jautājumu Sandim Ozoliņam. Marks Hartigans gandrīz kā asistents vienmēr intervijās blakus. Jā. Tev ir skaidrs, kas viņam ir pret tevi? Kāpēc Es nezinu, man tā liekas, viņš ļoti grib būt kameras priekšā. Viņam vienkārši nedod, neprasa intervijas. Viņš laiku, piemēram, nojbāž man vienmēr un kaut ko mēģina tur sasmīdināt. Un tad viņš izliekās, ka viņš ir ņepričam, jo mums kameras nav tā. Lūk tā. Ko tu labi par viņu vari pateikt? Neko. Šobrīd neko. Nē, nu, labs spēlētājs, labs komandas biedrs un cerēsim, ka mēs viņu arī varēsim uzspēlēt nākošajā klubā. Ja tev ar vienu vārdu vajadzētu noraksturot sezonu, kas tas būtu par vārdu? Raksturs. Neskatoties uz kā mums gāja visu sezonu. Bija saprotams laba perioda un bija arī brīži, kad mums nelikās tik mierīgi laiki, kad mēs varējām būt un varējām nebūt play-offos. Tā kā, būtībā mēs parādījām raksturu, kad vajadzēja, saņēmāmies, kad vajadzēja un izpildījām mūsu, teiksim, minimālo uzdevumu, kāds mums bija. Un saprotams, mums vēl pietrūka līdz tam, ko mēs vēlētos izdarīt, bet tā pieredze, ko ieguvām šogad, ir neaizsvarama un tā noteikti palīdzēs turpmākajās sezonās. Jā, ja tu raugies uz komandu, kaut vai kāda viņa bija šīs pašas sezonas sākumā un tagad, par cik jūs esat auguši? Tie puiši, kas jau nāca no pagājušās sezonas, saprotams, viņiem jau bija iepriekšējās sezonas play-off pieredze. Un mums daudz spēlētāji parādīja sev no tās labākās puses un pārsteidza varbūt daudz speciālists vai līdzjūtējs. Un jācer, ka viņi turpinās tādā pašā garā. Tev Krisa Kolta disks ir? Viņš ir tev uzdāvinājis? Nē, viņš neuzdāvināja. Viņš jau nevienam, man liekas, viņš nevienam neuzdāvināja. Viņš pat, jā, mēs paši tādi uzzinājām, ka viņam tur kaut kas ir iejot lidostā vienā no veikalēm. Es vispār skatos šodien visu tādā labā noskaņojumā. Es zinu, ka Ķērktuve parasti ir tā vieta, kur pirms spēlēm, kā es zinu, varbūt no acīm var nolasīt, kāds tad ir noskaņojums, uzvar zaudējums. Par ko šodien runājāt? Kad vienam par to varbūt jācinās, bet vairāk ar humoru. Nē, šodien jau nav tā cīņa, tā ir draudzīga sacensība, lai skatītājiem būtu interesanti un jautri pavadīt laiku šokar un būtībā pateikt paldies mūsu līdzjūtējiem par lielisku atbalstu sezonas laikā, visos laikos un tādā veidā es nezinu, kaut kā varbūt tās parādīt, ka mēs neesam vienmēr tādi dusmīgi un nikni un necenšamies viens izdarīt pāri pretiniekam un ka mums var arī būt otra puse. Paldies liels par sezonu. Paldies par sezonu jums arī. Rīgas Dinamo tas nav tikai hokejs, kā mēs redzam, tā ir gan mūzika, gan arī ļoti daudzas citas lietas. Lielisks fana klubs. Es nezinu, cik lielākais skatītājs skaits, kuru klātbūtnē Holts ir spēlējis hokeju, bet es, ka viņš nekad nav dziedājis klātienē tik liels publikas priekšā. Tas ir noteikti. Tas ir noteikti. Pēdējais konkursiņš. Tā ir pēcspēles soda metienu sērija, bullīšu sērija. Jā, Rīgas Dinamo, kā jau teicu, ļoti daudz un dažādas lietas ap un par Dinamo notiek. Kā jau redzējām, fanu klubs, šeit ir bērnu klubs, notika arī gleznošana, glezno izsoli un tā tālāk. Daudz dažādu lietu. Es vislielākā sajūsmā biju par skolu konkursu. Jā, kā tas izskatījās tribīnes, tas bija kaut kas neaprakstāms. Arī šodien šeit ir šīs sezonas uzvarētāji skolas šeit klāt, un viņas arī tiks apbalvotas šeit pēc tam, kad beigsies bullīšu konkursu un notiks šeit apbalvošana uz ledus, jo fanu klubs apbalvos arī savus mīluļus. Būs vēl daudz dažādas balvas. Mēs visi zinām, ir arī Dinamo produktu līnija, kur līdz pagājušā gada beigām bija pārdotas 3,4 miljonu vienību, kas šo produktu ražotājiem kopējo apgrozījumu sastādīja 1 miljons latu.
Tas ir liels cipars, kas ir arī atbalsts mūsu ražotājiem. Jā, nu tagad mums jāgatavojas nelielam šovam, varbūt pat lielam. Kristēru Gudļevski redzam, bez ķiveres ir tā iespēja. Minimāli šovs. Jā. Būs, protams, arī šeit žūrija, kā tad bez tās. Ļoti neuzpērkama, absolūti un kategoriski neuzpērkama, kā parasti šādas žūrijas. Nu, un redzēsim, ko mums demonstrēs Lauris Dārziņš. Ir tāda interesanta oranža bumbiņa slido pa laukumu. Kas tā varētu būt? Bendija? Nē, Bendija bumbiņa tā nevar būt. Tā ir pārāk viegla, tieši tā. Bērnam ir atņēmis bumbiņu Lauris Dārziņš. Pakluso paņēmis. Mārtiņš Kārsams. Soliņi, diemžēl, šodien jākāp. Viena žūrijas locekle būs tā, kurā neliek mieru spēlētājiem pēc trešajā. Kas būs žūrijā, tas ir nemazāk interesanti. Ar saviem jautājumiem, komentāriem, jo arī skatītāji... Skaidrs, viena žūrijas pārstāv mēs zinām. Par vienu vai otru epizodi laukumā. Un ar to nodarbojās Karina Rūbēne. Tā, Karina Rūbēne mums kolēģi būs viena no žūrijas. Locekļiem viņa kā pirmā tiek aicināts. Savs mikrofons būs šeit. Tā ir savējā, jā? Tātad Karina Rūbēne. Jānis Andersons. Džentelmeniski pavadīja līdz. Kādā spēlē aizskrējis garām un nav runājis ar tevi? Protams, bet tad nākamajā atkal viņš nāk pats, jau man nav jāsauc nemaz. Parādi, kurš tas bija? Es nedrīkst. Mums bija tāda norma, ka nedrīkst. Bija kāds tāds jautājums, uz kuru neatbildēja? Nē, nebija tāds jautājums, uz kuru neatbildēja, bet bija gadījumi, kad, protams, atbildēja ne to, ko es jautāju, bet to, ko vienkārši gribējās atbildēt. Tad, kad tu prasīji telefonu numuru, viņi stāstīja par hokeju, ja? Otrādāk. Otrādāk, ja? Ok. Labi. Tev būs ļoti uzmanīgi jāvērtē 5 baļu sistēmā. Otrais mūsu žūrijas loceklis. Jānis Šipkevičs šoreiz aicināsim pirmo. Loceklis no Rīgas Dinamo atbalstītāji, radio atbalstītāji, mēdīju partneriem, radio SVK. Valdes priekšsēdētājs Jānis Šipkevičs. Rīga, es vienreiz klausījos radio SVK, un tur, man liekas, Lauris Lisbovskis stāstīja arī basketbola rezultātu. Vai tad tas nav viens un tas pats? Nē. Tur bija kaut kāda 78 pret 63, un tad es piefiksēju, ka runa ir nevis par hokeju, bet par basketbolu. Un tā jau parasti saka, ka bumba ir kreisajā pusē, labajā pusē, kreisajā. Ai, nē, tas tomēr ir tenis, izrādās. Labi. Radio SVK, žūrijā Jānis Šipkevičs. Protams, vēl viens Jānis Spībelis, kurš tagad arvien biežāk un biežāk parādās uz arēna Rīga ledus. Čau, Jāni, sēdies. Varbūt uzreiz jau var kādu atzīmi ielikt kādam. Kam tas būs? Pirmā atzīme. Pirmā atzīme. Tā. Un, lai tas notiktu, jo, redziet, jūs esat žūrija varbūt netik kompetenti profesionālā nozīmē, ja? Nu, jums patiks, jūs parādīs, bet mums ir vajadzīgs viens ļoti kompetents un ļoti bargs žūrijas loceklis. Tas būs treneris Julijs Šuplers. Jā, nu, ceturtais žūrijas loceklis, protams, galvenais treneris Julijs Šuplers. Kurš gan cits, ja nevien? Пожалуйста, да? Очень жестокие оценки. Так, чисто профессионально нужно будет оценивать. Да, спасибо. Окей. Redzēsim, kā vērtēs. Nē, nu šeit patiesībā jābūt divām atzīmēm arī par māksliniecisko izpildījumu, par atprātību, par atjautību. Konkursam. Tā, nu tad ar 2 nojām mēģinājums būs Aināram Podziņam. Ainārs Podziņš, kā jau Armands Sizons teica, ļoti nopietni gatavojās šim konkursam un teica, ka esot sagatavojis 2 neatkārtojums numurus. Nu, redzēsim, kā viņam beigsies. Neatkārtojums ir tādā ziņā, ka viņš pats tos nevar atkārtot vai kā? Ko viņš neprecizēja? Nevar, ja? Labi. Точно так играешь? Окей, ну ладно, skaties mani. Ainārs Podziņš. Un Kristērs Gudļevskis. 2 vienādi. Pirmais mēģinājums. Šobrīd tiesnesi vēl deva Ines Gets miljonu. Tāpat kā iepriekšējā sezonā mēs aizmirsām iepazīstināt šī šova tiesnese. Podziņš pret un... Tā var arī kādu, man liekas.
Bez slidām paliek Ainārs Podziņš. Ainārs Podziņš. Nu, laikam tāds tiešām nebija vēl redzēts. Jā. Atcerīgi žurī, lūdzu atzīmes. 4, pagroziet tos uz vienu uz otru. 4, 5, 4, 5. Kopā 18. O, tagad otrs vingrinājums. Arī tas nav redzēts. Un Aināra Podziņa otrais mēģinājums. Rodrigo Laviņš. Un tā Ainārs Podziņš sadarbībā ar savu partneri Rodrigo Laviņu. Kristians Gudļevskis izrādījās vieglāks šeit. Nu, tie bija Aināra Podziņa mēģinājumi. Otrais mēģinājums izrietēja no pirmā, jo slīdus tika pazaudēts jau pirmajā mēģinājumā. Tā kā 4, 3. Аня, давай поставили тебе. Доволен? Все удалось? Нет, конечно, не все. Ну, будем считать, что labi. Labi. Ainārs Podziņš. Tas bija Ainārs Podziņš. Ok, paldies. Kris Holts atgriežas laukumā jau ierastākā ietērpā. Ļoti ātri. Saņēmis nebūtnē vienkāršo vārdu ar GBM Kris Holts. Bet tagad Edgars Losiņš vārdos. Un pret viņu nāk Marks Hartigans. Nu, arī Marks Hartigans izskatās ir izdomājis kaut ko neierastāk. Akurāts tiek salocīts viss ekipējums. Šiet mēģina nogurdināt Edgara Losiņa vārtos šobrīd Marks Hartigans. Šopērs parādīja piecinieku, ka arī ne Rubenē šeit bija jārāda šis piecinieks. Nu, tagad Marks Hartigans tiešos pienākumus pildīs. Ripuli no vārtiem garām. Edgars Losiņš neatpaliek izdomas. Tur Sergejs Naumovs viņam nedaudz palīdzēja, bet Ripa tāpat apstājas un atsitis pret Edgaru Losiņu. Lūdzu atzīmes, Marks Hartigans. 4, 4, 4. 3. Jā, nu, Marks Hartigans. Tagad Kris Holts vārtos, bez Didārs ar hokeju nulli. Tomas Surovejs. Tomas Surovejs. Skatīsimies, ko ir sagatavojis. Tomas Surovejs pret Krisu Holtu. Nu, tāds klasisks bolītis. Arī pa vārtos. Apmainās laipnībām abi divi spēlētāji. Atzina žurī mazliet aizstāvusies. 4, 4. Paldies. Edgars Losiņš arī gribēja, lai viņam pēc katra bolīša atzīme parāda, ja? Labi, viņš parādīs vienu atzīmi tev tikai.
Karamnovs ikdienā ļoti meistarīgi izpilda bolīšus. Nu, redzēsim, ko viņš būs izdomājis šodien. Ļoti vienkārši, bet efektīvi. Un trāpīja. Vitālijs Karamnovs kaut kas no futbola, laikam tā būtu jāsaka. Izgājis no vārtiem bija Edgars Losiņš un pārmet viņam vienkārši pāri. Vitālijs Karamnovs caur kājām un... Divi precīzi raidījumi, ļoti tehniski. Un tā, Vitālijs Karamnovs. 5! Nu, visi piecinieki. 5! Atgādināšu, ka notiek arī komanda cīņa. 4-4 rezultāts neizšķirts. Jā, nu šobrīd. Eģēns skaties, Regitam atzīm. 3. Sēdies. Ok, what's? Nothing. Go back. Nākamie. Ej, atpakaļ vārtos, Kristus. Nu, tagad it kā vajadzētu būt Laurim Dārziņam. Andris Želiņš. Nu, ja valdā komanda, tad Andris Želiņš valdē komandā bija Ņiživīs pieteikts un Telkvists vēl, bet, nu, diemžēl. Jā, neviens no viņiem nav, tā kā būs Andris Želiņš un pēc tam Edgaram Losiņam šodien vislielākās Mazās konsultācijas vēl. Andris Želiņš pret Krisu Koltu. Un neizdevās metiens, būtu jau ļoti efektīvi. Un Ripali no vārtiem garām, bet ļoti labs izpildījums Andra Želiņa izpildījums. Realizētie metieni no 4-3, 4-4. 4-4. Nu, pagaidām Vitālijs Karamnovs absolūts līderis, maksimālais punktis. Tas tev domāts, jā? Tur divi Jāņi sēž šobrīd. Pēdējā iespēja tikt augstāk par trīnieku. Un Lauris Dārziņš. Edgars Losiņš, redzam, kādā pozā sargā vārtus. Jā, nu, gatavības poza numur 1, protams. Viss kārtībā. Ar vienu roku, ar abām rokām. Ripa joprojām uz nojas lāpstiņas. Un Ripa nav pielīmēta. Un noslīd pēdējā brīdī nost. Izšķirošajā brīdī, kad jāizdara metiens. Nu, tagad tā oranžā pumpiņa. Jā, oranžā pumpiņa tiek. Edgars Losiņš izlidojas līdz zilai līnijai. Lauris Dārziņš no saviem vārtiem šobrīd žonglē šo bumbiņu. Ar nūju visai veikli to dara. Un šobrīd... Un Ripa bumbiņu lido garām vārtiem ar visu cepuri, bet par atraktivitāti, protams, Lauris Dārziņš ir peldījis 5. 5, 51, 5, 5. 4-5. Paldies, Lauris Dārziņš! Un tagad pats interesantākais. Tagad interesantākais, bet tiešām vārdsargi. Edgars Losiņš pret Krisu Koltu. Eģi, tu esi izdomājis, kā tu viņu mītīsi? Nē. A, ko tu darīsi? Nezinu. Ļoti atkārtot. Nē. Labi. Un tā, Edgars Losiņš. Speciāli tehniski gatavojas šim konkursam Edgars Losiņš. To redzēsim, vai izdosies visu realizēt. Ļoti izteiksmīgi žesti abu vārdsargu izpildījumā. Aizslīd arī pudele, bet izvairās veiksmīgi no tās. Lūk, arī bija šis tehniskais speciāli gatavoja no šim
raidījuma, bet Edgars Lūziņš īsti laikam nesanāca. Vēlreiz Pudeli. Ripas lido un... Arī pieslīd. Tagad Kris Kolts tieši to pašu varēs darīt. Nu šobrīd laukumā lido viss, kas ir uz sarkanās komandas soliņa. 5, 2, ok, 5, Jāni. 4-5, ok, paldies. Tagad otrādi, tagad Kris Kolts pret Lūziņu. Krisa Kolta izpildījumā. Tā, Kris Kolts šeit paņēmis spēlētāju nūju. Ar to ir daudz vērtāk izdarīt metienu. Uzvilks arī spēlētāju cimdus. Šobrīd Kris Kolts pret Edgaru Lūziņu. Redzam, sarkanās komandas nūjas laukumā tur pie viņa soliņa. Kris Kolts un Edgars Lūziņš. Vienmēr jābūt kādai ripai rezervē. Otrais mēģinājums Krisam Koltam, Edgars Lūziņš arī tur akrobātisks. Piruetis izdarīja vārtos. Kris Kolts un Edgars Lūziņš uz pēdējās atzīmes. 5. Sarkanā komanda ļoti pārliecinoši šajā konkursā uzvar Lauris Dārziņš, Vitālijs Karāmnās un Kris Kolts. Nopelnīja maksimumu. Līdz ar to arī sarkanā komanda uzvar visā šajā vingrinājuma kopumā. Lauris Dārziņš nopelnīja maksimālo plusu no Jāņa Šepkevica 15 punktu. Paldies, jā. Tagad to tiks savilkti gali, kas saka Lauris Dārziņš. Tu plānā. Jā, pats svarīgākais. Aizbrauksim, paskatīsimies. Visi tik priecājās, visi tik smaida, bet tiks paziņots, protams, arī uzvarētājs šajā konkursā. Nu, komandas sacensībās šķiet viss skaidrs. Sarkanajiem vajadzētu būt uzvarējušiem. Jā, nu Ines Getsmiljons, šī pasākuma galvenā tiesneša šobrīd arī nosauks. Apkopo rezultātus un nosauks uzvarētājus. Latvijas izlases, sieviešu hokeja izlases līderi, uzbrukuma līderi, arī bērnu hokeja treneri Ines Getsmiljona. Šitie ir labākie, jā? Un punkti viņiem ir šitik, un šitiem. Tā, ar rezultātu 74 punkti pret, tā, 70, 50, 32, 40, 50, pret 51 punktu. Tā, nē, vēl Koltā vēl rezultāts bija. Pocun, tā tad. Pagaidiet, mēs baigi rēķinām tagad, nav tik vienkārši. Vienkārši nav, bet skaidrs gan ir. Jā, ja tu sarēķini tās atzīmes, tad 25, 15, 51, 34 un tā tālāk. Ar rezultātu 74 pret 69 uzvaru pēdējā Intera soda metienu konkursā un tādējādi ar rezultātu 5-4 uzvaru šajā noslēguma pasākumā pretēji prognozētajam Rodrigo Laviņa rezultātam izcīna sarkanā komanda. Tā komanda ir neapmierināta, tas ir izsaprotams. Vienmēr tiesneši vainīgs. Protams, zaudētājs vienmēr ir neapmierināts, tas ir normāli, tā tam jābūt.
dīvaini, ka tā nebūtu. Atliek tikai pievienoties Armēda teiktajam. Paldies visiem, kas ticēja arī tad, kad komanda zaudēja. Tieši tad šī ticība komandai visvairāk arī nepieciešama. Spēlētāji to jūt, apzinās un zina. Uzmanību! Informācija LTV7.